Laipni lūgt atpakaļ mūsu podkāstā. Šodien vairāk parunāsim par aizdītajiem Eirokausa mačiem saistībā ar RFS un FC Riga. Un tad sāksim vairāk par RFS, jo viņi spēlēja Eiropas līgā 3. kārtā pret Kuopio Kūpas komandu no Somijas. Ļoti švakas abas spēles, bet bija daudz arī sastāvu problēmas, tā kā diezgan loģiski tas varētu būt. Bet diezgan apkaunoja RFS tas klubs. Jā, principā tie Somi tiešām labi spēlēja abus mačus. Jā. Pirmais mačs bija 2-1 zaudējums RFS stadionā Rīgā. Un otrais mačs jau bija izbraukumā Somijā. Diezgan švaks mačs, zaudējums 1-0. Kopumā 3-1 zaudējums. Bet tas nekas, jo RFS tāpat ir iespēja spēlēt pret Maltas čempioniem. Jā. Jau konferenču līgas pēdējā playoff kārtā, playoff spēlē. Ja tur netiek, tad vienkārši RFS tika apkaunot šogad. Jā, viņam obligāti vajag vinnēt, jo te tomēr ir Maltas čempioni. Tas līmenis, domāju, viņš ir zemāks kā RFS. Tikai RFS, protams, nedrīkst tur tā, mēs tur viegli vinnēsim, mums viss būs kārtībā. Nē, tur ir jāsņemās tiešām ļoti. Jā. Un tad, tiešām, mēs arī ceram, ka RFS tomēr iekļūs konferenču līgas grupā. Es gribēju Champions Leagues vispār, bet Bet jāpiebilst, ka ir tās sastāvu problēmas daudz, kad arī ir gan traumēti, gan Jānis Ikonieks dabūja sarkano kartiņu, tā kā ir diskvalificēts bija no šiem mačiem. Tā kā, cerams, tad turpinājums RFS-am būs jau labāks. Un tagad runājam par Rigu. Un tad jā, par FC Riga. RFC Rigai bija tiešām grandios, labs mačs Konto stadionā pret Jeruzalemes Beitaru no Izraēlas. Tiešām 3-0 panākums, ļoti labi Riga spēlēja, ļoti labi izskatījās. Un mums jau arī šķita, ka izbraukumā būs Īzības 2-1 kaut kas tāds, jā, bet nē, mūs pārsteidza, bija 3-1, bet pa laimi mēs tikām tālāk, ja mums par vienu golu bija vairāk. Bet man šķiet, ka bija šoks visiem Rīgas un visiem Latvijas faniem par šī tādu otrās spēles rezultātu. Jā, mača sākumā, tad, kad Beitara ātri jau guva 2 vārdus, tad mums vispār likās, ka būs vispār 4-5-0 un Riga jau varēs atvadīties no konferenču līgas, bet tomēr izdevās ļoti labi tieši iziet presingā, vienkārši presingot pretiniekus, atņemt daudz bumbas un skait arī uzbrukumos. Labi, ka arī vienu golu tomēr izdevās trāpīt, līdz ar to labi, ka arī Riga būs nākamajā kārtā, bet jāpiebilst, ka Riga iešķībā no RFS nākamajā kārtā ir daudz stiprāks pretinieks Pragas Slavija, kas tomēr ir arī Pragas čempioni. Čehijas čempioni, bet jāpiebilst, ka viņi arī ir savulaik spēlējuši Čempionu līgā, tā kā tomēr tā komanda ir daudz labāka par RFS pretiniekiem no Maltas čempioniem. Bet man šķiet, ka Riga to var kaut kā 1-0 abos mačos, 1-0 Latvijā, 0-0 pie viņiem. Mēs abi tiešām ļoti atbalstīsim Rigu un cerēsim uz visu to labāko, novēlam daudz vārdus, uzvaras un, protams, panākums nākamajās spēlēs, protams. Bet jāpiebilst, ka arī Latvijas kausa astoņdaļu, ja nemaldos jau ceturtdaļu fināla, man liekas. Un ļoti interesants mačs būs ar FC Riga tieši un pat Riga Mariners no nākamās līgas. Rīgas derbijs. Jā, tāds, sava veida Rīgas derbijs. Mini derbijs. Jā, mini derbijs. Bet jāpiebilst, ka Riga Mariners ir arī pirmajā vietā šobrīd nākamās līgā. Ar 1 punktu priekšā Ogre. Diemžēl, jā, bet mēs ceram, ka Ogre nākamajā spēlē jau parādīs, ka viņi ir labāki vinnēs, protams. Tas ir iespējams, ja abas Rīgas klubi tiek konferenču līgā var spēlēt 1-1? Konferenču līgas derbijas pret Rīgas klubiem. Tas ir iespējams? Tas būtu ļoti, domāju, interesanti, ja būtu par RFS un FC Riga. Fināls. Šī konferenču līga Riga FC pret RFS. Nē, tas būtu interesanti, ja viņi abi tur būs mazāk skatītāji, kas ir bijuši. Nē, tur būs pilns kontrols stadions. Tas būtu labi. Jā. Labi, tad... Ar šo arī nobeigsim? Jā, bet vēl piebilst tās viena lieta, kad sākas jau šajās brīvdienās, sestdienas, svētdien, sākas lielais futbols. Anglijas Premjerlīga atsākās, arī Spānijas La Liga, un arī pārējās, protams, vadošās līgas, tur Itālija, Vācija, Francija. Šo sestdien svētdien spēlēs Arsenals pret klubu Manchester United. Cerams, mums kaut kas sanāks, bet,
Ierakstiet komentārā, kā jums šķiet, kāds būs rezultāts pret Arsenalu un Manchester United. Varbūt mēs arī varētu savus prognozes domāt tam mačam. Es teikšu, ka Arsenalam ir jauni papildinājumi, Viktors Gjokeres, bet jābūt, ka Manchesterē ir arī jauni papildinājumi. Šesko un Bremo un Kuhuņa. Tā kā varētu būt cīvi. Es tomēr teikšu Arsenal 2-1 tāds panākums ar Gjokerešu uz otrajiem vārtiem. Es saku vai 3-3 vai 2-0 United labā. Nu labi, jā, tad skatīsimies un tad vērojam futbolu. Un tad to arī nobeigsim. Tieši tā. Tiekamies citos video. Paldies, skatījāties. Atā.